Esiet sveicināti pirmajā biznesa telpas epizodē podkāstā sarunu šovā Biznesa telpa ar Zani Loci un Jāni Rozenbergu. Kas ir biznesa telpa? Biznesa telpa ir sarunas par biznesu, finansēm un dzīvi. Epizode tapusi sadarbībā ar Novitīv Finance. Šo podkāstu vadīsim mēs, Novitīv Finance Latvijas filiāles vadītāja Zana Loce un es, Jānis Rozenbergs, kas ikdienā strādā ar lieliem un maziem uzņēmumiem, datu un integrāciju risinājumiem. Zane, iepazīstināja podkāsta klausītājus, skatītājus ar sevi. Jā, tātad, kā jau Jānis stādīja man priekšā, man sauc Zane. Esmu Novitīv Finance Latvijas filiāles vadītāja. Novitīv Finance nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu. Un esmu iekrājusi arī zinām pieredzi līdz šim banku sektorā. Kādi gadi, jau droši vien 13. Un šobrīd aktīvi 3 gadus darbojos tieši nebanku finansēšanā. Un es esmu Jānis Rozenbergs, kas jau 10 gadus strādā Latvijas Nacionālā kapitāla sabiedrībā Lursavtītē, kas, tātad, kā minēju, strādā ar lieliem un maziem uzņēmumiem, dažādiem datu integrācijas un citiem risinājumiem. Bet iepriekš esmu gana daudz gadus arī bijis finanšu sektorā, sākot kā vienkārši klientu menedžeris un turpinot savu izaugsmi aizdevumu jomā, gan aizdevumu uzraudzībā, piedziņā, gan strādājot arī ar dažādu kredītu produktu attīstību, kredītu projektu analīzi un tam līdzīgi. Kā jau minēju, šī saruna būs par biznesa vidi, par finansējumu piesaisti. Šobrīd, klausoties uzņēmējos, mēs gana bieži dzirdam, ka ir grūti laiki, ir grūti piesaistīt finansējumu, jo bankas negribot finansēt. Bankas savukārt saka, ka nesot projektu, ko finansēt. Līdz ar to, un arī valdības gaiteņos dzirdam to, ka ir pietiekuši liels sūdzības par to, ka attiecīgi ekonomika netiek kreditēta un tātad tiek bremzēta ekonomikas attīstība. Zane, tu neesi banka. Neesmu. Bet tu finansē uzņēmējus. Varbūt tu vari pastāstīt, kas īsti tu esi? Ko jūs finansējat? Kāpēc jūs finansējat? Un vai tā ir, kad nav projektu, ko finansēt? Kur ir patiesība? Jā, ar lielāko prieku pastāstīšu, tāpēc, ka patiesībā situācija tirgu ir man personīgi ļoti tuva sirdī un diezgan sāpīga patiesībā. Sakarā ar to, ka, kā jau tu minēji, bankas saka, ka nav projektu, bet patiesībā tā situācija ir tāda, ka mūsu tirgus ir mazs. Mazais un vidējais uzņēmums, kas ir tieši Novitīv Finance, mūsu mērķa auditorija, sastāv lielāko tirgus daļu. Un bankām vienkārši šim mazam un vidējam uzņēmumam bankas tie noteikumi ir uzlikti par smagu, tā nasta ir par lielu. Un, ko tad viņiem darīt? Kur viņiem vērsties? Tu vēlies attīstīt savu uzņēmējdarbību, bet tev trūks papildus līdzekļi, bet tu nezini, kur viņus dabūt. Banka tev aizcēr durvis, pasaka, nē, mēs tev negribam. Jo vai nu tev ir kaut kāds riska faktors, kuru banka vienkārši nevar finansēt savu iekšējo noteikumu dēļ, vai nu tavs uzņēmums ir pārāk jauns, un šeit atkal ieslēdzas jau cits riska faktors, vai nu vienkārši tavas finanses, tava operatīvā bilance neliekas bankai uz doto brīdi tik pievilcīga. Jo ir kaut kādi zinām kritēriji, pēc kuriem viņi vadās, kam viņi piešķir šos aizdevumus. Ko darīt? Tad šī alternatīva tad esam mēs, nebanku sektors. Mēs piešķiram aizdevumus ar Eiropas investīciju fondu garantiju. Tā ir daļa no Eiropas investīciju banku grupas, un tās mērķis ir virzīt, attīstīt uzņēmēju darbības vidi
Latvijā. Man uzreiz ir jautājums, Jā. vai jūs kā nebanku finansētāji dodat pilnīgi visiem bankas sliktas pēdiņās? Bankas sliktas nevienam nedod aizdevumus, un jūs dodat visiem? Mēs nedodam visiem. Arī mums ir savi iekšējie noteikumi, kuriem mums ir jāatbilst, kuri mums ir jāizpilda. Un, protams, mēs arī veicam kaut kādu savu AML izpēti. Mums ir iekšējās arī procedūras, kurām mums ir jāsako. Loģiski mēs nedodam visiem. Taču ir kaut kādi kritēriji, pēc kuriem uzņēmējs var saprast, ko viņš var darīt lietas labā. Teiksim, ja viņam ir atteikts aizdevums, ko viņš var darīt nākotnē, lai uzlabotu šīs savas finanses. Un to mēs arī īstenībā ļoti afišējam un liekam uzsvaru. Mēs cenšamies izglītot klientus un pateikt, kas ir tās vietas vai tās bilances rindiņas vai tās kaut kādas nianses, kuras tev būtu jāuzlabo, lai tu nākotnē potenciāli varētu saņemt šo aizdevumu. Tu minēji, ka jūs cenšaties izglītot. Nav noslēpums, ka šis podcasts radās gatavojoties semināram kopā ar Zani, kurā mēs secinājām to, ka tā ne tikai iedzīvotāju finanšu pratība ir salīdzinoši zema, bet arī virkni uzņēmēju tā finanšu pratība nav diezko augsta. Vai tā ir? Man negribētos ļoti to publiski skaļi teikt, bet jāatzīst, ka jā. Diemžēl tā ir lieta, ko es ikdienā arī novēroju dažādos ikdienas jautājumos. Pat ja mēs runājam par izvēli, starp ko izvēlētos finansējumu. Piemēram, es biju domājis, kuru finansētāju, kuru aizdevēju tu izvēlies, kad tu ņem aizdevumu savam uzņēmumam. Reizēm ir tā, ka uzņēmēji pat nešķiro šos aizdevējus. Viņi nepievērš uzmanību svarīgiem aspektiem, svarīgiem punktiem līgumā, tādiem kā kas notiek, piemēram, nemaksāšanas gadījumā, kaut vai tādā gadījumā, ja es nesmaksāju 1, 2, 5 dienas. Jā. Kāda ir gada procentu likme? Man šķiet, ka šī būtu laba atsevišķa tēma, par ko mēs iespējams varētu parunāt. Šī ir ļoti laba tēma. Es domāju, ka mēs noteikti uztaisīsim atsevišķu podcastu. Kādā detalizētā nākamajā noteikti, kādā no nākamajiem ierakstiem. Bet, tātad jūs tāpat vērtējat, un jūs tāpat arī analizējat šos klientus. Tad varbūt tu vari minēt, kas ir tie biežākie iemesli, kāpēc tiek atteikti vispār aizdevumi? Jā. Viens no pirmajiem iemesliem, kas nāk prātā, varētu būt mīnusa pašu kapitāls. Bet šī arī ir lieta, ko es nevaru apgalvot par visiem aizdevējiem. Es varu tikai komentēt tieši par mums, jo nav noslēpums finanšu pasaulē, ka mīnusa pašu kapitāls rada iespējamus draudus, rada iespējamus signālus par kaut kādām problēmām finanšu jomā tieši uzņēmumam. Ja? Līdz ar to mūsu iekšējie noteikumi neļauj šādus klientus vispār tālāk izskatīt. Nākamā otrā lieta, ko atkal mēs varam attiecināt uz finanšu pratību, par ko mums būs atsevišķs podcasts un ko es esmu novērojis, ir pārkreditācija. Tā kā angliski tas būtu overcredited, ja? Kā mēs iekšēji to saucam savstarpēji komitejā klientu, ka klients ir sagrābies par daudz. Un bieži vien uzņēmēji nelaiž caur filtru, neapdomā, vai tas, ko es gribu pacelt, ir arī tas, ko es varu panest. Un tad šis ir darbs mums, protams, ir
Ir daudzi arī aizdevēji izsniedzēji, kas tam varbūt nepievērst uzmanību, bet mēs tomēr mēģinām izglītot savus klientus un mēģinām viņus bedrē dziļākā neiegāzt. Jā. Tāpēc, ja mēs jūtam, ka klients ir pārkreditēts, ka viņš ir pat paņēmis par daudz, un šobrīd viņš vairāk papildus pavilkt nevar, un tas viņam radīt nākotnē kaut kādas grūtības apmaksāt aizdevumu, protams, ka mēs šo aizdevumu nepiešķirsim. Mēs viņam pateiksim iemeslu, ko mēs vienmēr darām, un pateiksim atnāc pēc laiciņa. Tad pirmajā epizodē mēs parunāsim par to, tātad varbūt kas ir tie iemesli, kāpēc uzņēmumiem mēdz atteikt finansējumu, kas ir tās lietas, ko aizdevēji vispār prasa. Tātad, kā pirmo biežāko atteikumu iemeslu, es varētu minēt nepilnīgu informāciju. Un, ko tad es ar to domāju? Pirmkārt, tie varētu būt kaut kādi dokumenti, ko klients, piemēram, atsakās iesniegt. Bieži vien mēdz būt, ka klienti atsakās iesniegt bankas konta izrakstu, bet bankas konta izraksts ir ļoti svarīgs tāpēc, lai mēs paskatītos naudas plūsmu. Cik bieži un no cik daudz partneriem ienāk naudas klientam, un no tā mēs secinām, vai klients būs spējīgs atgriezt paņemto naudu. Uzreiz varbūt jautājums. Kā ir, vai tajā brīdī, kad tu teici, ka nevienmēr klienti grib iesniegt šos finanšu pārskatus un konta izrakstus, kāda varbūt ir tā prakse un kādas ir paralēlas korelācijas ar to, ka tie, kuri negrib iesniegt, tur varbūt, kad dienas beigās viņi tomēr to konta pārskatu iesniedz, vai ir tā, ka tur atklājās kaut kas tāds, kāpēc ir skaidrs, kāpēc viņi arī negribēja viņus iesniegt? Zini kā, patiesībā nē. Bieži vien tā vienkārši ir skepse un sevis aizsardzība, jo klienti nav izglītoti. Un šeit jau ir akmens mūsu lauciņā, finansētāja lauciņā. Viņi nav izglītoti no aizdevēja puses par to, kāpēc šis dokuments tiek pieprasīts. Tā ir lieta, atkal, uz ko mēs liekam uzsvaru un cenšamies tātad paskaidrot, kāpēc mēs prasām to vai citu dokumentu. Tas, ko tu minēji, nav bieži novērojams, un es neatceros patiesībā savā praksē tādu piemēru. Viņi vienkārši mēģina kaut kā sev pasargāt, pasargāt savu partneru datus. Bet neskatoties uz to, ka, piemēram, es pieminēju par to pašu bankas konta izrakstu, tas tā nav tik bieža situācija. Bieži vien klienti vienkārši noslinko. Viņi, piemēram, piesakās aizdevumam, bet viņi vienkārši atsūta kaut kādu daļu dokumentus, bet otru daļu neiesūta. Tātad visticamāk, vai tas aizdevums nav tik ļoti nepieciešams, vai ir kaut kāds cits iemesls, nezinu. Vai nav tā, ka reizēm pētot to konta izrakstu, tu saproti to, ka viņiem varbūt ir vispār tikai viens vai divi partneri, kas atkal rada kaut kādus papildus riskus? Protams, jā. Viens vai divi partneri rada papildus riskus no aizdevēja izsniedzēja puses, jo, teiksim, ja tas viens vai otrs partneris, teiksim, atsaka sadarbību vai kaut kādu iemeslu dēļ, viņi pārtrauc šo sadarbību, tad loģiski paliek vai nu viens no šiem diviem, vai attiecīgi neviens. Un tad ir risks, ko klients tālāk darīs, kā viņš spēs mums atmaksāt šo paņemto aizdevumu. Tā kā jā, jo vairāk partneru, jo, protams, labāk, pozitīvāk no riska viedokļa. Tu minēji, ka bieži, teiksim tā, akmens ir arī finansētāja dārziņā par to, ka nevienmēr tiek izskaidroti kādi dokumenti, kāpēc tiek prasīti. Tad varbūt var tā īsumā uzskaitīt, kas varbūt ir tie galvenie dokumenti, kas tiek prasīts, jo varu pateikt, jā, arī es pats, ne tikai strādājot algota darba, bet veidojot dažādus arī savus projektus, esmu reizēm saskāries ar kādas informācijas sniegšanu, un man, piemēram, pašam liekas, kāpēc jūs prasat tādus dokumentus, ko jūs varat dabūt Lursoftā uzņēmuma reģistrā,
Vai nav atkal tā, ka varbūt tu saki, ka ir problēma neiesniegt dokumentu, bet varbūt tas, ka varbūt arī jūs prasat pārāk daudz? Es uzskatu, ka nē. Labs komentārs, bet jā, es uzreiz gribu aizstāvēties un teikt, ka nē, tā nav. Jo tas, ko mēs prasam, ir absolūti tikai un vienīgi tas, ko mēs nevaram dabūt paši. Viss tas, ko tu minēji, teiksim, uzņēmuma reģistra dokumenti, Lursofts, kaut kādas lietas, ko mēs varam, mēs skatāmies paši un absolūti mēs klientu ar to netramdam un neprasam. Tā kā mēs neesam banka, tad mums nav pieejas bankas kontiem. Attiecīgi loģiski, ka mēs prasam šo bankas izrakstu. Operatīvais finanšu pārskats, viņš ir vajadzīgs, lai mēs paskatītos tekošo esošo finanšu situāciju. Arī loģiski. Labi, EDS dokuments par darbinieku skaitu. Šeit varētu rasties jautājumi, kāpēc jums to vajag. Tad tas attiecīgi ir tikai un vienīgi formalitātes pēc, jo mēs, kā jau pieminēju podkāstu sākumā, sniedzam aizdevumus ar Eiropas Investīciju fonda garantiju, un šis mazais un vidējais uzņēmums, kuram tātad mēs piešķiram aizdevumus, Eiropas Investīciju fonda garantijas kritērijos ir līdz 9 darbiniekiem. Tātad mums ir jāatbilst šim līdz 9, un mums ir jāpieliek tas pie kredītlietas, tas ir tikai un vienīgi tāpēc. Un tad tā pēdējā puse jau ir galvojums, mēs neņemam ķīles, jo tā mūsu mērķa auditorija ir varbūt klients, kuram nav ko ieķīlēt, vai kurš nevēlas ieķīlēt, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Tad tā mūsu projekta nauda ir ar galvojumu. Tātad īpašnieks dod savu galvojumu, tur viņš aizpild mūsu galvojumu pieteikumu formu un iesniedz savu VSA izziņu par veiktajām nodokļu iemaksām pēdējos 12 mēnešos. Un atkal tas ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai mēs paskatītos, cik tad īpašniekam ir šī oficiālajā ienākuma. Tu minēji to ierobežojumu uz darbinieku skaitu. Vai saņemot finansējumu, piemēram, pie jums un ņemot vērā tos limitus, tas ierobežo to uzņēmumu tālāk pieņemt papildus darbiniekus, augt vai... Tas, ja aizdevuma laikā tas darbinieku skaits pārsniedz jūsu tos kritērijus, vai tas kaut kā ietekmē un jūs varbūt pēkšņi, ja tev ir 12 darbinieki, tad tagad ir uzreiz jādod aizdevumi? Ļoti labs jautājums, kuru patiesībā nav uzdevis man absolūti neviens klients pa 3 gadiem. Bet tu viņu tikko pajautāji, tāpēc jā, atbilde ir nē, tas neierobežo. Man ir nepieciešama šī izziņa tikai un vienīgi uz kredīta izsniegšanas brīdi, uz aizdevumu akceptu brīdi. Tālāk tev klientam var būt 30 darbinieki, mēs tikai priecāsimies, ka viņš aug un attīstās. Ok, tātad operatīvie finanšu dati? Jā. Bankas konta izdruka? Jā. Tātad pieļauju domu, ka jūs arī bišķi salīdzināt operatīvos finanšu datus ar kontu pārskatu. Jā, protams. Lai nevarētu radoši izpausties operatīvos datos, ja? Jā, klienti mēdz būt arī radoši, bet patiesībā tas nav baigi bieži novērojama situācija. Apgrozījumā parasti viņi baigi nav tā kā naski uz kaut kādām izmaiņām. Ja tās ir kaut kādas izmaiņas, tad tas ir bišķi citās bilances rindiņās, bet mēdz būt, bet tas patiesībā ir rēts arī gadījums. Jā. Tad, kā minēja, EDS izdrukas, galvojuma pieteikuma forma, īpašnieku galvojuma pieteikuma forma un VSA izziņa par veiktajām nodokļu iemaksām īpašniekam. Un tas ir viss? Ja klienta tā kā pieteikuma case, es nezinu, savādāk, ja viņš ir tā kā diezgan vienkāršs, summa nav liela, tad jā, tas varētu būt pietiekami. Gadījumā, ja tur ir kaut kāda sarežģītāka situācija un, piemēram, mums interesē, ja tas tiek ņemts kaut kādam konkrētam projektam, tad attiecīgi, lai pasargātu šos riskus, lai izbēgtu no šiem riskiem, tad mēs varam paprasīt varbūt kādu projekta draftu, piemēram, kas tā kā pierāda, ka šis projekts tā kā ir tapšanas stadijā vai procesā vai kā savādāk. Ok, tad pirmais
tātad biežākais atteikuma iemesls tātad nepietiekoša dokumentācija. Jā. Tas ir arī biežākais vai tas ir tikai viens no? Kurš varbūt ir biežāks? Un kādi vēl ir tie? Patiesībā tas ir biežākais. Jo ļoti bieži klienti piesakās, bet viņi iesāk procesu un viņi nepabeidz. Tāpēc es teiktu, ka tas ir biežākais. Ļoti daudz ir, kas ir pieteikušies, bet nav atsūtījuši līdz galam. Ja viņi visi, kas piesakās atsūtīt līdz galam, tad mūsu pārdošanas apjomi noteikti krietni uzlabotos. Vienkārši mums ir kaut kā jāmotivē klienti, lai viņi būtu mazliet naskāki uz dokumentu iesūtīšanu. Jā, tad nākamais varētu būt uzņēmuma kredītvēsture. Pirmais, ko vēlos pieminēt, tas varētu būt nodokļu parādi. Šeit atkal jāskatās proporcionāli nodokļu parāds pret apgrozījumu. Ja viņš ir samērīgs no mūsu skatu punkta, tad absolūti tam nav nekādas problēmas. Vai klients var izskaidrot, ka viņam ir kaut kāda vienošanās, arī nav problēma. Tad nodrošinājumu kapitāla daļu turētājiem varētu būt vēl nākamais. Tur arī jāskatās pēc situācijas, teiksim, nodrošinājums kapitāla daļu turētājiem var būt uzlikts arī no vidu puses, ja ir vienošanās par grafiku. Tāpēc tas nav arī tā viennozīmīgi. Kavētie maksājumi, kas ir ielikti Lursoftā, tas arī, ja kāds, piemēram, partneris ir ielicis, ka klients nav samaksājis kaut kādu rēķinu vai tam līdzīgi, bet ja viņš apsolās nodzēst šo te kavēto maksājumu, tad arī nav problēma. Tās ir tādas risināmas lietas. Tad, vai es pareizi saprotu to, ka ja uzņēmumam ir kaut kādas īstermiņa likviditātes problēmas un viņam ir nodokļu parādi, varbūt ir kaut kādi kavēti maksājumi, respektīvi ir nelielas finanšu problēmas, kaut kādas aizķeršanās, tīri ar naudas plūsmu, tad tas vēl nav izslēgts, kad uzņēmums vispār nevar saņemt aizdevumu? Nē, tas nav izslēgts. Bet, kā teici, jūs vērtējat, cik proporcionāli šie te parādi ir? Jā. Ok, manuprāt, kad šī kā reize ir labā ziņa ikvienam uzņēmumam, jo man tā sajūta ir tāda, ka bieži vien uzņēmēji jūtās tā, ka tikko viņam ir kaut kādas mazākās problēmas, vairs neviens ar viņu nav gatavs runāt. Problēmas ir daļa no uzņēmējdarbības vides, tāpēc mēs uzskatām, ka ja tā problēma nav kritiska un ir risināma, vai klients jau viņu risina, vai kā jau es pieminēju, viņi nav tur kaut kādu... neizraisa nekādus riskus mums, kā aizdevējiem, tad tā ir normāla parādība. Un man šķiet, ka tādās situācijās nevajadzētu īsti norakstīt klientu, jo mēs zinām, ka tā uzņēmējdarbības vide ir ļoti dinamiska un tas ir normāli. Vai papildus tiem nodokļu parādiem, kavētiem maksājumiem, jūs papildus analizējat arī, teiksim, tādas sadaļas, kā, uzņēmumam ir tur gana daudz jau kaut kādas parādu piedziņas, attiecīgi tātad virkne ar kaut kādām tiesas sēdēm. Šitas jau izklausās mazliet draudīgāk un arī riskantāk, tiesas sēdes arī mēs skatāmies, un tur nav baigi arī bieža situācija, bet mēdz būt, tad mēs vienkārši uzdodam jautājumu, kāda ir situācija tajā procesā, vai viņš ir iesniedzējs vai atbildētājs, un tas arī maina daudz ko, Kas varbūt tad ir nākamie tie kritēriji, tās pazīmes, kas liek attiecīgi tātad saņemt šo te negatīvo vērtējumu? Jā, tad tā varētu būt arī galvotāja kredītvēsture. Tad tā otrā sadaļa, pie kā mēs pieķeramies, ja, piemēram, ar bilanci viss ir ok, mēs izanalizējam konta izdruku, tur arī izskatās, ka tā naudas plūsma ir laba. Tad mēs ķeramies pie pēdējās un otrās daļas, kas ir nemazāk svarīgi, un tas ir īpašnieka galvojums. Kāpēc? Jo īpašnieka galvojums, viņa kredīta reitings parāda viņa maksāšanas disciplīnu kā uzņēmuma īpašniekam.
Un, tas mums arī ir parāda kaut kādus sarkanos karogus, vai gluži nē, gluži pretēji. Vai mēs varam šim cilvēkam potenciāli uzticēties, vai viņš mums maksās aizdevumu vai nē? Un te man uzreiz ir jautājums. Nav noslēpums, ka ir virkne tādas nozares, kur, un teiksim tā divas, kas man nāk uzreiz prātā, būvniecība, ēdināšanas sektors, kur nereti ir tā, ka tie uzņēmēji, vienam uzņēmumam rodās problēmas, tas uzņēmums tiek atstāts ar nodokļu parādiem, ar kavētiem maksājumiem, ar virkni kreditoriem. Un vienlaikus tiek nodibināts vienkārši jaunas uzņēmums, kas turpina bieži vien tais pašās telpās ar tiem pašiem pamatlīdzekļiem. Vai vērtējot to galvotāju, jūs skatāties arī, teiksim tā, ko varētu saukt par tādu biznesa vēsturi, par uzņēmējdarbības vēsturi? Jā, labs jautājums. Atkal no tavas puses. Un jā, atbilde ir noteikti jā. Mēs noteikti skatāmies Lursoftā saistītos uzņēmumus un arī vēsturiskos uzņēmumus, kādi ir bijuši, un uzdodam vienmēr jautājumus par šiem saistītiem uzņēmumiem un to, kāda ir situācija gadījumā, ja viņi ir bijusi tieši tāda, kā tu tikko pieminēji. Tas ir noteikti risks no aizdevēja puses viennozīmīgi. Vai tu vari varbūt pateikt, kāds ir tas optimālais? Manuprāt, kad ikvienam, kas grib nodarboties ar uzņēmējdarbību, ir jābūt gatavam, ka visi projekti nebūs veiksmīgi un visi projekti nebūs dzīvotspējīgi. Jā. Manuprāt, kad jebkura biznesa neveiksme var būt kā lieliska skola. Līdz ar to tad ir jautājums, vai vērtējot to biznesa pieredzi, nezinu, atkal uzņēmējiem šķiet, iepriekšējais uzņēmums, pirmais viņam aizgāja pa grunti. Viņš tagad mēģina attīstīt otru, bet saprot to, ka ar saviem līdzekļiem ir par maz. Bet viņš ir jau dzirdējis to, ka jā, visi viņam pārmet, kad viņam bija tāda viena biznesa neveiksme. Vai tādam ir vērts vispār meklēt kādus aizdevējus? Vienmēr ir vērts. Jo tāpēc, ka tas, kas mums pašiem subjektīvi šķiet, varbūt, ka nē, man jau tiešām neiedos to aizdevumu. Atkal es saku, aizdevēja izsniedzējs vienmēr skatās no visiem aspektiem, no visiem stūriem šo situāciju. Tāpēc nav jāuztver viss viennozīmīgi un absolūti nav jādomā, ka ja man bizness iepriekšējais cieta neveiksmi kaut kādu apstākļu sakritību dēļ vai manas kļūdas dēļ, tad man ir slēgtas durvis uz visiem laikiem, jebkādam aizdevējam. Ja? Absolūti nē, tā nav taisnība. Vēl varbūt patincinot pieredzi, tavu pieredzi un praksi. Vai mēdz būt situācijas tādas, ka tu redzi, ka tā līdzinējā biznesa pieredze ir bijusi gana bēdīga? Tur, nezinu, piemēram, 5 uzņēmumi, kas ir iepriekšējie visi beiguši dzīvi ar Starp citu, es neesmu tādu redzējusi. Man nav bijis tāds klients. Es tev tādus piemērus Tu vari, bet tas man nav bijuši tādi. Es tev tādus piemērus varu sagādāt. Jā, viņi pie manis nenāk. Varbūt vēl, es nezinu. Bet, tas, ko es gribēju prasīt, vienkārši var būt situācija tāda, ka tam esošam uzņēmumam viss beidzot ir skaisti, bet pilnīgi viss iepriekš, bet labi, tu teici, ka nav tāda piemēra. Nē, tagad, jā. Jācer, ka pēc šī podkāsta kāds pieteiks. Jā, varbūt. Varbūt viņam ir cerība. Ok. Bet kas man, pateikšu, ko es domāju, varbūt līdz šai sarunai, es laikam dzīvoju ar tādu pārliecību, ka viens no biežākajiem atteikumu iemesliem drīzāk pat ir slikti finanšu rādītāji. Tas nav biežākais
atteikuma iemesls. Tas ir otrais biežākais aiz neiesniegtiem dokumentiem. Tad, principā, biežāk tā situācija ir tāda, kad uzņēmumam nav īsti labi nekā, tur, piemēram, uzņēmuma īpašnieks galvotājs ir tāds. Mēs līdz galvotājam netiekam, ja uzņēmumā paši cipari nav labi. Jā. Tāda ir situācija. Okay. Līdz ar to pēc būtības nevar pateikt, vai ir situācijas tādas, kad uzņēmumam viss ir slikti, bet ar galvotāju viss ir skaisti. Ja? Nu, jā, jo tāpēc, ka mēs kāda man jēga prasīt ir otro daļu, ja mēs pirmajai neizam cauri. Bet viņš pateiks, es atnāku ar villu Jūrmalā. Sorry. Tad, man nevajag tavu villu. Tādi klasiskie Lombarda kredīti nebūs pie tevis. Nē, zin kā, patiesībā līdz 200,000 pret nekustamā īpašuma ķīlu mēs finansējam. Mums ir tāda iespēja. Tas gan bez naudas plūsmu. Tas gan ar naudas plūsmu. Bet ja nav? Viņam ir Uber ideja. Tu domā, jautājums ir ar nulles apgrozījumu, piemēram? Nē, tādus nē. Mums ir nepieciešams jau kaut kādas iestrādes, jo, ja banka, piemēram, vai pieņemsim tas pats Altums, var izsniegt aizdevumu no nākotnes potenciāla, viņi skatās šo te biznesa ideju, šo te projektu, ja, tad mūsu gadījumā pēc šiem te Eiropas investīciju fondu garantijas noteikumiem mums ir jāskatās esošā situācija. Mums neinteresē, kas klientam varbūt būs parīt, bet mums interesē šodien. Ja šodien ir 0, tad, diemžēl, kredīti, kā es parasti saku, diemžēl nav iespējams noteikt jūsu kredītspēju. Vai, ja jūs neiesniedzat bilanci. Tad, principā, teiksim tādas, ja, respektīvi, visādi finteči, startupi, tam līdzīgas lietas, kas gribētu ar ģeniālu ideju, Viņam būs jāvērš citu. Jāmeklē, respektīvi, kaut kāda riska kapitāla fondi, Altums. Jā, mēs koncentrējamies tieši uz tiem maziņajiem, kas saviem spēkiem kaut ko mēģina, bet viņiem bišķiņ pietrūkst. Un tad viņi nāk pie mums un parāda, reku, mēs jau kaut kādu iestrādi esam veikuši, bet, diemžēl, mums bet kādas ir atsauksmes no uzņēmuma? Es pieļauju, ka tajā brīdī, tad, kad tu sāc kādu finansēt, viņi taču gan jau, kad dalās ar savu kaut kādu līdzinēju pieredzi. Jā. Kāda vairāk un biežāk ir stāsti, ņemot vērā tas, ko mēs sākumā minējām, kad uzņēmēji saka, ka bankas nefinansē, bankas saka, ka nav ko finansēt. Kādi ir tie biežākie stāsti? Uzņēmēji vispār baidās brīžam iet pie bankām un prasīt, un viņi uzreiz nāk jau pie nebanka finansētājiem? Vai lielākā daļa varbūt ir tāda, kur bankas ir atteikušas, un tāpēc viņi Kāda, teiksim, tā ir tā temperatūra vidējā slimnīcā, lai varētu saprast, kurā pusē vairāk ir taisnība tam, ka bankas negrib finansēt, vai tas, kad nav ko finansēt. Biežāk viņi nāk pie mums tad, kad viņi ir vērsušies savā bankā un bankas viņiem nav piešķiruši šo aizdevumu. Loģiski, ja tev ir uzņēmuma konts, Svetbanka, piemēram, tu iesi pie savas bankas un prasīs viņai pirmie, tas ir loģiski. Un tad, ja, piemēram, uzņēmums ir pārāk jauns vai kaut kas tur bankai nepatīk, nozares riska faktors vai tam līdzīgi, tad, protams, viņi meklē alternatīvas. Tad minēja nozares finansu, respektīvi nozares kaut kādus riskus. Jūs finansējat pilnīgi visas nozares? Nē. Kuras jūs finansējat vai kuras jūs nefinansējat? Labi, tu vari izvēlēties, uz ko atbildēt, uz kur jautājumu. Jā, es izvēlēšos noteikti, jo es tagad negribu baigi afišēt konkrētu nozari, tāpēc, ka atkal man patīk ļoti skatīt situāciju pēc būtības, tāpēc es negribu baigi afišēt, bet ir konkrēts, kuras, Bet es negribu tagad skaļi to teikt, lai neaizbaidītu potenciālus klientus. Labi, ja tu negribi
dalīties ar nozarēm, kuras nefinansēju, es iespējams, ka tevi saprotu, jo latvieši ir teikuši kaut ko par aku un ūdeni. Bet labi, tad man tev ir cits jautājums. Vai, un tu minēji to, ka tātad liela daļa no uzņēmējiem ir bijuši vispirms pie bankas un tad nākuši pie tevis. Jūs taču esat dārgāki. Protams. Kāpēc? Jā, kāpēc? Vai tu neprasīsi? Pati uzprasījies. Nu jā, tāpēc, ka tas ir loģisks jautājums, vai ne, kas varētu interesēt arī klients, jo bieži vien viņi nesaprot. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt ir risks lielāks, tāpēc, ka mēs uzņemamies lielāku risku, jo, piemēram, bankas pasaka, nē, šitien ir nozares risks, tagad tur, nezinu, piemēram, tur transporta pārvadātājiem tur, mazliet sliktāk iet tur tirgu, mēs šitos vispār neņemam. Tad mums ir tā, ka mēs paskatīsimies to bilanci, paskatīsimies, atvērsim bankas konta izdruku, paskatīsimies citus dokumentus un varbūt var izšaut. Mēs tik kategoriski tā kā neiesim. Mēs uzņemsimies uz sevi šo risku, par ko arī attiecīgi klientam, diemžēl, nāksies samaksāt mazliet vairāk. Vēl otrs faktors ir ķīlis. Kā es arī minēju, tad mēs ņemam īpašnieka aizdevumu, bet tas galvojums balstās pa lielam vienkārši uz īpašnieku godavārdu. Kad klienti man arī prasa, kas tas ir, kāpēc man jādod ir galvojums, tā kā es taču ņemu uz firmu. Tas ir vienkārši kā jūsu godavārds, ka jūs apņematies maksāt šo aizdevumu. Jo, kā jau es minēju, mūsu mērķa klients ir mazais vidējais uzņēmums, kuram varētu nebūt ko ieķīlāt. Tad mēs viņam arī to ķīlu neprasam, kas varētu samazināt arī likmi, protams, jo mums būtu manta, ko mēs tā kā paņemt ķīlā. Bet šeit mēs neņemam, mēs prasam tavu godavārdu, tu dod savu godavārdu, viss paldies, un arī par to, tā kā, diemžēl, vajadzēs maksāt vairāk. Tad varbūt cits, dārgāk, bet tad es pieļauju domu, ka ir tā jūsu niša, kurā tātad ir tas, visticamāk, kur jūs darbojaties, kā tāds starposms ir. Vai tu vari nodefinēt, ka, piemēram, lai, teiksim tā, cilvēki, uzņēmēji, kas skatās un klausās šo podcastu, varētu saprast, jā, man ir noteikti jāiet pie viņiem, jo līdz 2 gadiem, es pieņemu, līdz 2 gadiem nefinansē ne bankas, ne jūs, tur visticamāk tā tad ir altums. Tad ir varbūt starposms no 2, nezinu, līdz 3, no 2 līdz 4 gadiem, kur es minu šobrīd, kur varbūt esat jūs, un tad attiecīgi jau ir, tad, kad uzņēmums ir izaudzis gan liels, tad beidzot banka ir gatava ar viņu runāt. Tu vari pateikt, kura īsti ir tā niša, kur tieši jūs esat tas galvenais uzņēmēju balsts? Tu domā tieši kritērijus, ja? Jā. Jā, tad kā jau es pieminēju, tad līdz 9 darbiniekiem, kas nav ļoti liels uzņēmums vēl, un tas kritērijs ir līdz 2 miljonu apgrozījums vai 2 miljonu aktīvos. Tad tas ir tas mūsu mērķa klients, kuram mēs tā kā varam mēģināt palīdzēt. Tad pareizi saprot, ka tad principā droši vien arī nedaudz vispārinot ārpus Novity vispār tātad šo te nebanku sektoru. Tātad tie būtu mazie un vidējie, laikam skaitās pēc kritērijiem. Mazie un vidējie uzņēmumi tādā attīstības, nevis sākuma posmā, bet attīstības ieskrējienu posmā. Ieskrējienu posmā, kas attiecīgi tātad vēl īsti banka nav gatava finansēt, bet tad attiecīgi esat kā finansētāji jūs. Tad skaidrs tātad par to jūsu nišu.
Mums palika neizrunāt vēl viena sadaļa. Ko tu minēji, kā otru biežāko iemeslu atteikumam? Jā. Sliktie finanšu rādītāji. Jā. Es varētu varbūt mēģināt iepušot par to, kā vērtēt kredītspēju, un kā to arī jūs darat. Mēs runāsim jau šo piektdienu. Tagad tie, kas skatīsies šo podkāstu vai klausīsies šo podkāstu pirms 16. februāra, jums ir brīnišķīga iespēja mūs ar Zani redzēt nedaudz formālākā formātā. Lorsoft sadarbībā ar Novity Finance rīkotā seminārā. Aprakstu jūs noteikti varat meklēt mūsu mājaslapā Biznesa telpa, kur varēsiet atrast arī, kur var pieteikties. Seminārs, starp citu, ir bez maksas. Bet tad varbūt, es domāju, ka droši vien arī laika dēļ mēs šodien neiesim ļoti detalizēti šajos finanšu rādītājos, bet varbūt var arī minēt, kas varbūt tad ir tie būtiskākie kritēriji, galvenie klupšanas akmeņi, ja mēs noskaidrojām, tātad nodokļu parādi bija, kavēti maksājumi arī bija skatāms, kas varbūt tīri no tiem operatīviem vai tātad iesniegtiem gada pārskatiem. Un varbūt arī var iedot kaut kādu tādu mazu backgroundu, cik ilgi jūs ņemat oficiālo iesniegto gada pārskatu, un kurš ir tas brīdis, kad jau sāk prasīt operatīvos finanšu datus? Jo, kā mēs zinām, gada pārskata iesniegšana šobrīd ir sākusies. Patiesībā es esmu nedaudz pārsteigts, ka viņa notiek. Varbūt es kļūdos savās sajūtās, man liekas, nedaudz pat raitāk nekā iepriekšējos gadus. Bet jā, tātad pārāk daudz jautājumu varbūt uzreiz, bet tātad kas ir, cik ilgi vispār jūs skatāties oficiālo gada pārskatu, kad vajag šo operatīvo finanšu pārskatu un kas varbūt ir tās būtiskākie rādītāji, kam pievērst uzmanību? Jā, tātad par to gada pārskatu, ko tu tikko pieminēji, tad attiecīgi, ja gads ir noslēdzies un ir sācies jauns gads, tad līdz tā jaunā gada pirmā ceturkšņa beigām mums pietiks ar publisko gada pārskatu, ja tāds ir iesniegts. Ja viņš gadījumā nav iesniegts, tad attiecīgi mēs paprasīsim operatīvos datus. Gadījumā, ja nākamais gads jau ir sācies jau otrā ceturksnī, trešajā, tad, protams, mēs ņemsim no publiskajām datu bāzēm to oficiāli iesniegto gada pārskatu par pagājušo gadu un paprasīsim par tekošo gadu. Parasti mēs sakam, kā grāmatveda var sagatavot par kādu periodu, bet vismaz piemēram, par pirmo ceturksni. Un tad, attiecīgi, skatoties, kurā gada nogrieznī viņš piesakās šim aizdevumam. Vēl reiz varbūt jautājums. Pietiekoši daudz uzņēmēji mēdz grēkot ar saulaicīgu gada pārskatu iesniegšanu. Ja mums šobrīd ir 24. gads, 24. gads, uzņēmums nav iesniedzis vēl, piemēram, 22. gada pārskatu. Grāmatvedi sagatavo operatīvo par 22. ja vajag 1. ceturksni 23. Mēs prasīsim, lai iesniedz. Ja tas termiņš jau ir garām, tad mēs noteikti prasīsim. Mēs paprasam, kāpēc. Ir tādi gadījumi bijuši, viņi ir reti, bet viņi ir bijuši, bet tur nekad nekas labs nav sanācis. Un tad, tad attiecīgi mēs prasītu, lai iesniegtu. Respektīvi, termiņa kavējums jau operatīvie dati jau šeit vairs neizrullēs, ja? Okay. Tad vai es pareizi saprotu, ka šos gada pārskata termiņa kavējums jau būs kā tāds sarkanais karogs? Noteikti, jā. Okay.
Tātad labi, tad ir svarīgi, lai būtu gada pārskats saulēcīgi iesniegt. Kādiem rādītājiem? Tu minēji tātad darbinieku skaits, minēji bilances summu, apgrozījumu. Bija arī minimālais apgrozījums, es jau palaidu garām. Nepieminēju, un tu nepalaidi garām. Bet, attiecīgi, ja mēs rēķinām, ka aizdevuma summa varētu būt 10, 15, dažreiz 20% no apgrozījuma, arī skatoties no pārējiem bilances rādītājiem. Tad, attiecīgi, jautājums, kāda summa tad jums ir nepieciešama, tad varam attiecīgi arī aprēķināt aptuveni to summu, kādam jābūt tam apgrozījumam. Tā globāli mēs parasti sakam, ka aptuveni 3 līdz 5 tūkstoši mēnesī, tad jau mēs varam sākt kaut ko skatīt. Tā. Tad, jā, tu prasīji arī par pārējiem rādītājiem. Jā, mēs pievēršam uzmanību pamatlīdzekļiem. Nevis pamatkapitālam, bet pamatlīdzekļiem. Es to uzsveru īpaši tāpēc, ka ļoti bieži klienti šo jauc un prasa, bet ja es palielināšu tur pamatkapitālu, tad arī nesaku, nē, tas ir pamatlīdzekļi, tā ir manta, kas ir piederoša uzņēmumam. Un tā ir arī no aizdevēja puses attiecīgi uzreiz plusiņš, ja tie pamatlīdzekļi ir vairāk. Jo tas nozīmē, ka krīzes situācijā jums būs ko pārdot. Vai jūs vērtējat tādu sadaļu, kā, piemēram, to pašu pamatlīdzekļu, tur ilgtermiņa atdeves, tādas smalkas? Nē, mēs neejam tik dziļi. Ja uzņēmumam ar minimālu apgrozījumu pamatlīdzekļos būs, nezinu, kas mums tāds smalkāks. Ferrari, Bugatti, kaut kas tāds smalks braucams aparāts, bet apgrozījums īsti nekā. Redz, šī ir ļoti interesants piemērs, ko tu pieminēji. Tādi gadījumi ir bijuši. Un, piemēram, 300,000 pamatlīdzekļos un pieņemsim 13,000 apgrozījumus par īsu. Jo, ja viņš prasa, piemēram, 50,000, tad attiecīgi, no kā tad mēs viņus atdosim? Tā proporcija ir svarīga, tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Tev it kā tie pamatlīdzekļi ir, bet, apgrozījums, no kurienes tā naudiņa būs, ģenerēsies, ko mēs maksāsim par aizdevumu. Tā kā nekas nav viennozīmīgi un ir jāskatās viss kā proporcionāli. Bet tas, ko es vēlreiz varu piebilst, tad mūsu iekšējie noteikumi, diemžēl, uzņēmumi ar mīnus, ar negatīvu pašu kapitālu finansēt neļauj. Mēs tikai nevaram. Tā tad obligāti jābūt pozitīvam paškapitālam? Jā. Tas nozīmē to, ka tātad jums nav kaut kāda šī minimālā robeža? Nē, jo zemāk, jo mazāk, jo sliktāk. Tā. Ir vēl kaut kas, kas tiek skatīts. Cik būtiski jūs vērtējat varbūt kredītsaistības? Jā, es gribētu tieši pieminēt tikko. Tad kredītsaistības proporcija pret apgrozījumu un pārējiem rādītājiem noteikti arī ir svarīga, lai mēs šeit nenonāktu tajā sadaļā, ko es pieminēju sākotnēji, overcredited, jeb pārāk daudz kredītu uz klientu pleciem. Tad, jā, mēs šo skatāmies ilgtermiņa kreditorus, īstermiņa kreditorus. Ja tas ir īpašnieka aizdevums uzņēmumam, tad mazliet cita situācija. Tad mēs to nekalkulējam. Mēs viņu skatāmies, mēs viņu ņemam vērā, bet viņš nav tik kritiski ņemts vērā, kā pieņemsim, ja tas ir aizdevums no bankas vai citas nebanku, piemēram, aizdevēja. Tad, principā, ja ir īpašnieka aizdevums, tad tas noteikti būs labāk nekā kāda cita finansētāja. Jā. Kā jūs skatāties uz, mēdz tās situācijas būt dažādas, gan īpašnieki mēdz aizdot saviem uzņēmumiem, gan īpašnieki mēdz arī aizņemties no saviem uzņēmumiem. Jā. Kā jūs skatāties uz to, ka īpašnieks principā šajā gadījumā ņem naudu ārā no uzņēmuma un nāk vienlaicīgi jums prasa aizdevumu?
Slikti skatāmies. Man nav tev pat citu tā kā, dziļāku tā kā, varbūt komentāru uz šo pat. Atkal man jāpiebilst, ka es šādas situācijas neesmu redzējusi baigi daudz. Un pie mums tādi klienti nevēršas. Pie mums vairāk vēršas tie, kas ir tie pārkreditētie. Jā. Bet tas, ko tu pieminēji, protams, tas nebūtu tā kā, es saku, es savā praksē šobrīd neatceros, bet tas nebūtu tā kā noteikti labs rādītājs un noteikti nebūtu arī pozitīvs tā kā iespējas par šādu klientu. Jā, bet ja tu saki pārkreditētie, tad tur ir jautājums, ja piemēram tātad atnāk uzņēmējs, kuram ir varbūt kādi, virkne kredītu, kas ir līdz gadam. Es sapratu, ka jūs dodat arī garāk termiņu nekā gadu, vai ne? Jā, mēs dodam līdz 36 mēnešiem. Respektīvi, ja atnāk uzņēmējs, kuram uz papīra iespējams viņam naudas plūsma vienkārši nepavilks vēl kādu kredīta maksājumu. Bet, ja mēs redzam, ka viņus, piemēram, saliekot kopā, iedodot garāku termiņu, respektīvi, vai pie jums var nākt arī uzņēmēji, kuri gribētu pēc būtības kaut ko pārfinansēt, sakārtot savu naudas plūsmu, jo bieži vien, manuprāt, kāpēc arī ir būtiski uzņēmējiem runāt par šiem finanšu rādītājiem, kas tiek vērtēts, kā tiek vērtēts, jo virkne no tām lietām ir iespējams, manuprāt, arī laika gaitā sakārtot, iespējams vienkārši pārstruktūrējot, pārliekot kaut kādu daļu no īstermiņa saistībām, pārliekot uz ilgtermiņa saistībām, šādā veidā arī sakārtojot to savu naudas plūsmu. Vai arī tādos gadījumos var vērsties pie jums, un varbūt tev ir kaut kāda veiksmīga piemēra, ko tu vari, protams, nesaucot droši vien, nesaucot vārdos, bet... Jā, mums ir bijuši tādi piemēri. Mēs, Novity, nevarētu gan palīdzēt situācijā, kad mums būtu, kā tu minēji, jāpārvērš šis īstermiņa aizdevums ilgtermiņa aizdevumā, teiksim, uz izstiepjot to, no gada uz 10 gadiem. Bet man ir bijuši piemēri, nemazums, kad klients atnāk no cita nebanku aizdevēja, kur viņš ir paņēmis, ja tā drīkst izteikties, pa fikso, jo vienkārši ļoti vajadzēja, bet ar krietni lielākiem procentiem, teiksim, arī nekā piedāvājam mēs. Un, piemēram, tur viņš ir paņēmis aizdevumu uz pusgadu, un šeit mēs viņam pieņemsim izstiepjam uz 2 gadiem. Tādi piemēri ir bijuši. Un īstenībā, zini, kas ir vēl viens svarīgs fakts, ka parasti to prasa nevis paši klienti, bet to iesakam mēs. Ja, piemēram, viņš nāk pie mums paņemt tam, paņemt papildus summu, un mēs viņam sakam, bet jums tur ir tur un tur, piemēram, aizdevums, ja? Un viņš saka, es saku, bet tur ir krietni lielāki procenti. Es saku, es varu piedāvāt jums tā kā pārnākt pie mums, bet ar mazākiem un izstiept to termiņu. Papildus aizdevumus jums nevar piedāvāt šajā brīdī, bet ja jūs pārkreditēt to, varam. Tādas opcijas, jā. Bet bieži vien tā iniciatīva nenāk no pašiem klientiem. Kas arī ir interesanti un droši vien tā būs arī tā mūsu nākotnes podkasta tēma. Kas atkal laikam liecina par to, ka par finanšu pratība ir lieta, pie kuras ir jāpiestrādā, un šo jautājumu noteikti mēs arī mēģināsim risināt. Tad tā finalizējot varbūt šos mūsu pirmās epizodes tādus gala secinājumus par finansējumu piesaisti, tad vai tu man vari vēlreiz atbildēt uz to globālo jautājumu, kam ir taisnība bankām, kas saka, ka nav ko finansēt, vai uzņēmējiem, kas saka, kad nav kas finansē?
Taisnība ir noteikti kaut kur pa vidu, vai Jāni, vai ne? Iespējams. Tāpēc, kad tā labāk zināt. Jo bankām ir jāpilda tātad savas regulas, savas prasības jāizpilda. Viņi arī, viņi gribēdami nevar iedot. Viņiem ir savi noteikumi, pēc kuriem viņiem ir jāvadās. Tāpat arī klientam viņam ir jāizpilda kaut kādi savi mājas darbi, lai viņš varētu kandidēt uz šo te aizdevumu. Mēs taču arī, piemēram, tu taču arī nedod kuram katram, vai ne? Tā kā naudu aizdot. Tāpat arī es, tāpēc tam mājazdarbam jābūt no abām pusēm. Vēl viena svarīga nianse par tirgu tieši runājot ir tā, ka mums tas tirgus ir mazs un mazais vidējais uzņēmums, ko es arī vairāk kārt šodien pieminu, sastāda lielāko daļu no tirgus. Tie ir 90–95%. Tā nav īsti tā bankas mērķa auditorija. Jā. Un tā latiņa ir uzlikta par augstu šiem te mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Ko? Man liekas, tā forši parunājām šodien. Es ceru, ka mēs šodien salikām tādas vismaz dažus puzles gabaliņus kopā un skatītājiem, klausītājiem bija noderīgi tas, ko mēs runājām. Es ceru, ka katrs varbūt ieguva kādu varbūt jaunu skatu uz jautājumiem un uz to problemātiku, kas saistīta ar uzņēmēju finansēšanu. Ņemot vērā to, cik mēs runājam, tā tēma ir būtiska un cik daudz šeit ir dažādi jautājumi. Mēs noteikti par finansēm mūsu jaunajā podkāstā Biznesa telpa runāsim. Un, kā jau ieskicējām podkāstu laikā, es domāju, ka mēs nākamo epizodi varētu tieši parunāt vairāk par to, kā varbūt būtu pareizi izvēlēties savu finansētāju. Jā, tā būs baiglabātājiem. Tur noteikti mēs arī, lai jums būtu interesantāk, uzaicināsim kādu viesi. Mums kāds jau ir padomā. Jā, saglabāja intrigu. Intrigu saglabājam, viesi neatklāsim, bet noteikti tiekamies pavisam drīz. Pirmajā sezonā, ja tā var teikt. Mēs plānojam regularitāti reizi mēnesī, bet noteikti apmeklējiet arī mūsu Biznesa telpas mājaslapu un arī tur atradīsiet regulāri noderīgu informāciju. Piesakojiet LinkedInā, Facebookā, YouTube'ā un citos un visos portālos, citos sociālos tīklos. Varbūt tev ir kādi vārdi, ko tu vēl gribi? Man liekas, mēs diezgan forši parunājām šodien. Jā, bija ok. To arī gribēju pateikt. Paldies tev! Tad paldies visiem par uzmanību, sekojiet mums un tiekamies pavisam drīz jau nākamajās epizodēs.